Sveiciens visi, kas mūs vēl atcerās. Selit. Jā. Esam dzīvi un veseli. Tepat Turcijā dzīvojam. Mums te lēnām sācies tā kā turku rudens. Atvasar. Viņam tā atvasar tikai ļoti gartē. Ārā kāds 28 pa dienu. 29 pat. Nu, vispār silts. Vakaros paliek tā vēsāks. Bet arī dažādi. Ir 22 grādi vakaros. Dažkārt vakar bija pavēsti pat 18 grādi. Kaut kas jāuzvelk jau mugurā tā, pastaigājoties. Iesim tevi nopeldēties. Ūdens gan vēl silts. Ūdenim 25 grādi. Tā kā peldēties var. Noteikti jau vēl ilgi būs vēl apslēgs. Nu tā, nekas tāds jauns mums te nav. Oktobrs mums tāds jautrs bija. Bija daudz mums ciemiņi. Elitai māsa bija atbraukt savu vīru. Mums te tīri jautri gāja. Te mūsu draugi bija atbraukt uz Balkriju, Moldāvu. Nu, tagad visi ir aizbraukuši. Lielie tusiņi beigušies. Atpūtīsimies no tusiņiem. Un tā mums te. Tā te mūsu mājā vēl viens ievērojams latvietis dzīvokli nopirka mums ar pārsteigumu. Jā, tāds vārdā Mājeris. Briedis. Tā kā mums vēl viens latvietis te pa brītiņam maz dzīvos mums. Tā. Par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Jā, vismaz kāds latvietis. Tā. Tā, iesim tevi peldēties. Kārtē mums te visi. Tā vienmēr pa smuko. Visi skaisti ziedoši. Es ticu, ka Latvijā vairs nekas nav ziedoši. Tā mums te turpina ziedēt tādi. Iezīmēsim, ka šodien ir 1. novembris. Jā, un šodien mums ir 1. novembris. Un pulkstens ir kaut kur 12. Lūk, tāds mums te skaistums. Tā jau viss vecam te ir. Nu ko, iesim līdz pludmali. Atnācām uz pludmalē. Kā tā mums te izskatās? Izskatās mums tā. Nesliktāk kā vasarā. Ūdens mierīgs. Akmentiņi mums ir pludmalē. Tālāk. Kāds ūdens vidar ties. Un pat zivtiņas peld. Zivs riņķī peld. Jā, super. Nopeldējāmies. Ūdens tiešām forši. Tā ir pats kairs peldēties. Cik mums te rāda ārā.
Jā, tā ir 15, 1, 27 grādi ar. Nu, jā, te mums kafejnīca tur sataisīja vienu tādu. Arī kā restorānčiks. Neko zivju. Man nebūtu zivs cepts. Kalmārs, garnels. Tīri normāls cenas. Kaut kāda porcija. Cepta zivu 450 līras. Jā, ir arī alkohols. Stiprais un alus. Tas diezgan apmeklēts. Īpaši sestdienas, svētdienas, piekdienas. Šī tā kafejnīca mums tagad te tā. Es te nav tik apmeklēta. Mājas arī paliek tukšas jau. Turki prom. Maziņi te palicis. Pa vakariem vēl tirgotāji mums skriet, kā kaut ko vajag nopirkt. Vienmēr nav problēma dabīt. Mūsu upīte. Un tālāk uz Molteni. Makšķernieku šodien daudz. Jā, laikam zivs ir. Un tā ir posteņas, kur vairs te nav. Mums otru pludmali. Sportists. Jā, viens tirgotājs jau atbraucis, sāks tirgoties. Turkiem pikniks. Aiziesim līdz veikalā. Pie vienējām garām tā lielā māja Avīdā. Beidzot viņai nodot. Cilvēki jau dzīvo, bet nav daudz dzīvokļu tukši. Esim uz veikalu. Jā, mums no mašīnām arī tirgo. Varot nopirkt šo tomātiņus, kabacīšus. Domates, ucuz domates, taze domates. Arī kāds skaisti. Mandalin. Bak. Nekāds skaisti. Te viņš vienu dienu viņas tirgoja 3 gabals pa 100 līrā. 2 eiro 3 gabals. Šoks, tālāk 101. Tālāk vēl tas sīkumbodīts, gaļas veikals pa ielu pāri. Mums te viss pie rokas. Ot uz ielas tā stāv un tirgo rekums kartupeļi 11,90, 12 līras. Tas ir pa cik? Tas ir briesmīgi lēti. Tas ir kaut kādi nepilni 30 centi, 25 centi. Iesim uz 101. Ai, jūs birkaturs. Viens ar cenām. Maizīte. Galvenā maizīte šitāda bija 15 līras. Tēja. Paciņa tēja. Mēs tāds uzreiz kilogramos pērkam. Izdevīgāk. Ir buļģiņas, tādas savādāks. Tāda kafija. Jā, tāda interesanta kafija. Vienai krūzītei. Es ziema nāk, siltās čības ar nopirkt. Jā. Siltās šķības maksā kāda eiro 7. Jā, 75. Es tādu sīkumus te bailu daudzumos. Katlī. Lāvīte. Strēbis. Segas parādīšos ar plediem arī, ne? Pledi.
Dzija. Bet nav cenas. Zilētuņi. Nu, brodiņš labs padodas. Un kas mums no čipsiem? Čipsi mums ir šādās cenās. Jāaiziet, jāskatās. Aizēju uzpras. Te ir viss. Viss tens vieni čipsi. Leis. Visam skaups pazīstams nosaukums. Tā un kas mums otrā pusē dzērieni? Kola. Normāls pudelītes. Fanta. 2,5 litru. Tādas fantas. Sula. Magās suliņas. Te pudeles, mazās pudelītēs dzērieni. Limons. 50 litras pa 6 pudelītēm. Cenas viss pa 6 pudelītēm. Ļoti garšīgi dzērieni. Nav kādi baigi saldie. Nedēļ tikai. Ļoti labi cerās. Un kas te mums vēl nepārtiks? Cukurs. 2 kilogrami. Te jau ir 5 kilogrami. Pūders, cukuri. Tas ir putu krējums. Jā, putu krējumu viņiem te nedaž. Jāņem, bet parasti labāk sauso. Gabaliņos 52. Nu, viss priekš tartītēm. Milti. Milti arī 2 kilogramu, 75. Tie izskatās, ka ir pilni graudi, 82. Un apakšējie tie ir lielākie. Ir ap 5 kilogrami. Un arī visāds šēriņas. Ūdens. Tā pudeles 2 litri. Lētākais. Te ir īsts minerāla ūdens. Majonēzes, kečupi, tomātu mērķis. Apakšā ir ētiņš. Te varētu marinētāt, bet pudelīts iespējams. Gurķiņš. Konservācijas. Bakšvielas. Putra. Augsts pārsla putra. Šokolādes šitie uzkožamie, no tie viņiem lēti. Tos var ēst. Nu, saldētavs visu. Kartupi, kas tik te nav. Cena visam atrast ir sarežģīti. Vistiņas. Tā vesela vista maksā 75 liras kilogramā. Saldējums, saldējums. Citi tie lielākie. Magnums mini 250. Ot šitas 250. Pārējiem cena kā vienmēr, nezinu. Jogurti. 3 kilogrami. Kefīrs.
Airāns. Augšā viss ir airāns. Mazie airāni. Arī visādi jogurti, dažādu siers. Tas varētu, kā mēs sakam, tāds normāls kaut kā. Uz maizes liekams siers. Aktīvi. Tie balti sieri. Toster sieri. Nu, tālāk te visādi brīnumi aiziet. Bišķi nav nepārtiks saulītes. Lielās, pat īri dzīvoku. Tā, trauķinē. Fērieri ir pat lielāka fērieri. Turku trauku man gāju. Nu, te visādi ciši. Daudz, vai viņam ir iespaidīgi. Ot, pieņemsim šitas te. Ir ritīgi spēcīgs, 55 maksā, bet noēdīs visu kontaktmeti. Šitas bišķi mazāk spēcīgs. Komplekti mums ir. Mazgājums. Mums tas ir atslēdzams. Ja, viss aiz. Eja. Nu, lūk tā. Nu, esam šokā. Cik tas sviests maksā? 250 gram, 140 kilograms, 346, puskilograms 250. Tā, viņš ir mārgē. To mēs nēdam. Piens, 3%, 33. Galvenais pieniņš 3 lietas. Konservi zivs, tikai ir tumšs. O, patīk. O, zaļie zirnīši arī mums ir konservēs. Un bulguru var nopirkt. Nav dārgs. Rīsi. Kilograms. 4. Tad dažādi tie rīsi liela izvēle. Praktiski cenas normāls. Lūk. Piens tepat kā šokā 3, bet tolas te ir lētāks. 15 tolas, 99. 30, 145. Šitā augšā ir kaut kādas sevišķās. Tāpat. Bot. Lielogu gaļa. Tāds iepakojums 400 gram. 209. Vēl kaut kādi gaļu gabali. Viss te 84 kilogramā. Te jau mums ir sadalīta. Filēja. Filē, laikam ir kaut kā 240, 295. Te kaut kam ir atklājums. Tā tu grūti saprast. Un roltāni. 69 tādi paki, cik tur iekšā 5 gabali. Un mums jau garš vielas. Kas tas ir? Čečevičs. Tualets papīrs 3 kāršs. Cik rullīši? 12 ruļi. Ja, tas galīgi lēts 2-kārt plāniņš. Dvieļi. Lielie ruļi papīri dvieļiem. Nu,
Ja ir iesnas mazās salvetītes. Nu, kam bērni? Veikot pamperi. Iekakojums. Lūdzu. O, pat tādām ceniņām. Mūs. Mustafa. Kebabs. Ne tā, bet šašlik te nākam ēst dažkārt. Bet garšīgs šašliks. Viss ir lielo. Jā, mājas viņi sabojājuši šitās te. Mājas arī nodots, jau cilvēku sākuši dzīvot, bet praktiski vienā mājā kaut kādi 4 dzīvokļi, otrā 3 dzīvokļi, nu viss tukši. Te viena māja vispār tukša, sen jau gatava. Nepērkās viņiem kaut kā, nepērkās. Bet tu var izīrēt. Piemēram, mūsu mājā ļoti daudz dzīvokļus izīrē. Izdevīgi. Daudz cilvēku brauc izīrē, atpūšās uz 2 nedēļām, uz mēnesi. Var arī, kuram interesē tāda lieta. Vasarā liekas uz dienu 40 eiro, bet ja ņemies mēnesi. 50 eiro. Ko ir diena? 50 eiro vasarā. Tagad 40. Tagad 3. Tagad 40 dienā. Nu, uz mēnesi, es nezinu, cik uz mēnesi. 600 eiro. Vai pat mazāk. Lūk. Tik jārēķina, ka jāatlidoja. Nu, bet nav tik traģiski. Jā, nu, viss lidojums aizņem kāds 7 stundas. Jau 11. iekāp Rīgā lidmašīnā. Tad 7. vakarā es esiešu šeit. Ar pārsēšanos Stambulā dabīgi. Nu, tās pārsēšanos Stambulā tur baigi vienlāji. Nu, tā vēl stunda, gan brauciens līdz šejienei ar mašīnu. Nu, praktiski 8. vakarā jau esiet klāt. Nu tā, nav maz tik ilgi un tik sarežģīti. Draugi braukāja, teica, ka baigi labi. Viegli atbrauktas. Kā mums te dārzos, skaties. Ārprāts kā apelsīni pilnīgi zāri locās no smaguma, bet milzīgais sausums, tāpēc maz ir. Citroni pat kokos krīt nos no kokiem un plīst puš, jo sausums visu vasaru nebija pilna zema citroniem. Tas dēļ tā, ka nav ūdens. Tad neviens par viņu daudz nerūpējās, tāpēc viņš tāds panīcis mums te, bet no apelsīna te būs ko paēst, apelsīnus vismaz. Tā, nu citroni te vēl tādi maziņi ātrumā kā citrons. Tā, saplūcām apelsīnus. Nav pārāk gatavi, bet nekas sulu var izspiest, ir labi. Vitamīns ir. Nu, tā, pagaidām viss. Vēlāk varbūt tev kaut ko nofilmēsim. Būs mums tev kaut kādu piedzīvojumu. Labi, tad visiem čau, čau!